Jā, lūdzu, Anna. Sveiki visiem mīļie brāļi, kas arī nebija pirmajā dievkalpojumā. Mēs mazliet dalījāmies par liecību par vienu no mūsu brāļiem, kurš ilgu laiku cīnījās ar tādu atkarību, daudziem zinām pazīstam ar alkoholu. Bet viņš saprata to, ka Dieva vārdā ir spēks, un viņš satvēra to. Un šobrīd viņš atrodas rehabilitācijas centrā, un mēs lūdzam par šo meiteni, kurai ir brīnišķīga liecība, kā Dievs viņu izveda un no kā Dievs viņu atbrīvoja. Un tur bija ļoti daudz dažādas lietas, es varētu teikt, nekaunoties pat par tā kā, un nepārspīlējot, kad tā meitene bija peklē, visdziļākajā un visbriesmīgākajā vietā, ko vien var iedomāties. Tur nebija ne tikai alkohols, tur bija narkotikas, tur bija vardarbība, tur bija seksuāla izmantošana un viss, ko vien briesmīgo var iedomāties. Un Dievs viņu izveda un dāvāja viņai jaunu sirdi, jaunu dzīvi, un kā Dievs izmainīja viņas sirdi, viņa ir dzīva liecība. Un tagad viņa kalpo Dievam un viņa kalpo rehabilitācijas centrā, lai savukārt palīdzētu tiem cilvēkiem, kuri arī cīnās. Un tad šis brālis ir, paldies Dievam, nokļuvis tajā vietā, un mēs ticam un lūdzam par to, ka Dievs viņu izvedīs un nostatīs uz kājām. Un es vēlētos arī nolasīt raksturvietu no Romiešiem 1:16 līdz 19, jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ, jo tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visu pirms un arī grieķim, jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts, no ticības taisnais dzīvos, jo Dieva dusmība no debesīm parādās par visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts. Dievs pats viņiem to ir atklājis. Savā vārdā Dievs atklāja visu. Un mums būs arī māsa, kas vēlas dalīties ar vārdu. Un mana lūkšana ir par to, ka arī, lai mēs esam viens otram dāvāti, lai mēs dalītos ar evaņģēlija vēsti un runātu par Jēzu, taču mēs katrs esam, kas sējam, bet Dieva spēks ir tas, kas izaudzē un pļauj to visu. Un tāpēc es gribu pateikt to, kad, lai nāk Sintija, un viņa lasīs latviešu valodā, un es mēģināšu par rakstuvietiņai krievu valodā arī nolasīt, lai varbūt tie, kas nesaprot latviešu valodu, lai varētu saprast to, ko Sintija ir sagatavojis. Jā. Sveiki, draudze! Man šajā dienā bija vārds no korintiešiem, 1. korintiešiem 13, un es labprāt jums to izlasītu, un tā ir, lai šī lūkšana par jums ir katru vienu šajā dienā, bet tas ir arī atgādinājums par to, kāpēc mēs esam šeit un ko nozīmē būt draudze, jo mēs neesam nams, kas ir draudze, bet mēs esam draudze, jo tu un es, mēs esam draudze. Un ja mēs esam draudze, tad mēs viens otru mīlam. Un es jums gribēju atgādināt, ko saka vārds par mīlestību, par vienotību. Un tā ir, lai man lūkšana arī par jums un arī par mani personiski. Un tur ir teikts, ja es runātu ar cilvēku un ar eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs vai šķindošs vārgulis. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nododu savu miesu,
lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Tad nekrāsim tikai gudrību, nekrāsim šīs mantas, kas ir šeit, kas sarūsē, bet lūdzam pēc Dieva mīlestības mūsos, kas izmaina mūsu personiski, bet arī katru vienu no mums un arī kalpo Dieva valstībai, jo mēs kā miesa, mēs esam šeit, lai kalpotu, lai celtu viens otru un lai draudz tiek celta. Un šīs nākamie panti, ko es tagad lasīšu, lai tas ir tas, tā ir mana lūkšana personiski arī man un arī jums, lai Dievs mums dāvā tādu mīlestību mūsos, ka mēs varam tā mīlēt. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Tā neizturas piedaudzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemiņ ļaunu. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчество прекратится, и языки умолкнут, и знание упразднится. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tas ir 9. Es jau aizbraucu tālāk. Piedodiet. Okay. Jā, piedodiet, es mazliet. Nekas, mēs mēģinām saskaņot. Es vienkārši uz priekšu aizskrēju. Ļoti labi, paldies. Es nedaudz pa lēnu biju šeit. Tieši tā. Jā, bet tas vienkārši cits pants. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies. Un jo nepilnīgi ir mūsu atziņa un nepilnīgi ir mūsu pravietošana. Un tā kā arī šajā dienā arī Efrems runāja to, ka mēs daudz lietas redzam tikai ierobežoti, bet Dieva redzējums ir dziļāks. Viņa mīlestība ir pār visu, un lai viņa mīlestība, kas ir lielāka un varenāka par visu, un viņa nekad nebeigsies, lai tā arī nebeidzās mūsos, un lai Dievs jūs svētī šajā vakarā. Amen. Paldies māsām par šo brīnišķīgo iedrošinājumu. Jā. Varbūt vēl kāds vēlas lūdzu dalīties ar liecību vai kādu pateicību. Vai kādu iedrošinājumu? Ja šobrīd vairāk nav neviena, tad mēs varētu turpmāk kādas minūtes veltīt lūkšanai. Mēs sadalītos pa 2, pa 3 grupiņās un arī pajautāt viens otra vajadzības, kas ir viņa sirdī, kādas sāpes, un mēs varētu lūgt viens par otru Dievu. Un par draudzi, un par viens par otru. Un tad veltīsim šo laiku, un pēc lūkšanas tad aicināšu brāli Elmāru dalīties ar to vārdu, ko Dievs viņam devis.
Slava Jēzum Kristum, slava Jēzum Kristum, slava Jēzum Kristum. Tad, nu, kungs, skaties uz viņu draudiem un dod saviem kalpiem drosmi, runāt tavu vārdu, savu roku izstiepdams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnumi, tava svētā kalpa, Jēzus vārdā. Āmen. Es no sākuma gribu pastāstīt vienu liecību. Mēs te lūdzām par māsu Ines, es te runāju, mēs lūdzām, un es piekdien, tas bija vakar, sestdien, bija aizbraucis uz slimnīcu. Viņa pilnīgi staro. Viņa saka, ka es esmu tik laimīga, viņai tāda slikta slimība. Onkoloģija, zin kā onkoloģiskā nodaļā. Viņa saka, es esmu vesela. Es esmu vesela, man ir tik labi. Viņa saka, es esmu tik laimīga. Soli, Dievs uzklausa mūsu lūkšanas. Dievs visu varenais, lielais Dievs uzklausa mūsu lūkšanas. Vēl mēs lūdzām par tādu Ļubu, par vienu arī kristieti. Arī viņu Dievs dziedināja. Viņai bija jātaisa operācija, viņi tur uzlēja sev šito vārdošu ūdeni uz kājām. Un ielika tajā biķernieku, nu, kur apdegums tur ārstē tā slimnīca. Mēs bijām aizbraukuši, arī lūdzām, un ārsts pie viņas piekdien atnāca, paskatījās, viņai operācija bija nozīmēta ādas pārstādīšana. Ārsts saka, klausies, tev tik labi viss zīst, laikam nevajadzēs nekādu operāciju taisīt. Dievs uzklaus mūsu lūkšanas, saprot? Dievs, visu varenais Dievs uzklaus mūsu lūkšanas. Slava Dievam, Jēzus Kristus vārdā. Es jums gribu šodien nolasīt no Mateja evaņģēlija, no 25. nodaļas, no 1. līdz 13. pantam. Tad debesu valstī būs līdzīgi 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretim. Bet 5 no tām bija ģeķīgas un 5 bija gudras. Jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļas tās nepaņēma sev līdzi. Bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem ar eļu savos traukos. Kad līgavains kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū balss atskanēja, redzi, līgavains nāk, izeit viņam pretim. Tad viss jaunavs cēlās un sakārtoja savus lukturus. Bet ģeķīgs sacīja gudrajām, dodiet mūs no savas eļas, jo mūsu lukturi izziesti. Bet gudrās atbildēja un sacīja, tā ne, lai nepietrūktu mums un jums, bet noiet labāk pie pārdevējiem un pērciet sev. Un, kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavains, un kas bija gatavs iegāja viņu kāzās, un durvis aizslēdz. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja, kungs, atdari mums. Bet tas atbildēja un sacīja, patiesi jums saku, es jūs nepazīstu. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Āmen. Kungs svētī savu vārdu. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Tad ir 10 jaunavas, ja? Visi viņi pazina Kristu. Visi viņas gaidīja. Visi izgāja viņam pretim. Visi bija saņēmuši dzīvības gaismu. Visām sirds dega. Bet 5 no viņām bija gudrs un 5 bija ģeķīgs. Nu, tas ir ģeķīgs, tas ir neprātīgs, negudrs. Ja? Gudrība ir, dievbība ir viss gudrības sākums. Ja? 5 bija gudrs, viņas bija dievbības. Un dievbība nozīmē ne tikai, ka mēs vairamies no grēka, ka mēs vairamies darīt to, kas ir ļauns Dievās acīs. Dievbība arī darīt to, ko Dievs tev saka. Dievbība arī tas, ja tu dari to, ko Dievs tev saka. Būt Dievam paklausīgam. Tas nozīmē dievbīgs. Un tās jaunavas, tie esam mēs, kurus Kristus ir nomazgājis savās asinīs, kurus viņš ir atpircis ar savām asinīm no grēka varas. Un viņš visu mūsu vainu paņēma uz sevīm un aiznes Golgātā pie krustakoka. Un mēs tagad esam nevainīgi, mēs esam bezvainīgi Dievu priekšā. Mūsu vaina nav vairāk, mēs esam nevainīgi. Ja? Es jums kaut ko gribu tagad pastāstīt no Bībeles, tādu piemēru. Bija tāds vīrs, Dieva vīrs, pravietis Jeremija, kuru Dievs jau no mazotnes izraudzīja. Viņš saka,, es tev ieceļu par pravieti, un tu ies sludināsi manu vārdu. 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 Un tu ies
manai tautai, Izrēlam, to, ko es tev teikšu. Viņš bija no Anatots, no Benjamina cilts, no priestera dzimts viņš bija. Un viņš gāja un sludināja. Sludināja Izrēlam, atgriezieties no grēkiem, ticiet Dieva vārdam, nedariet to, kas Dievam nav patīkams viņa acīs. Bet viņi neieredzēja. Viņu neieredzēja. Viņu sita, viņu liku cietumā, par viņu smējās, viņu nievāja. Un beigās viņu ielika bedrē ar dubļiem. Dubļi bija tā līdz lūpai. Un tā, ka viņi no tās bedres izvilka ārā, tad Jeremija, es tik nolasīšu, ko viņš saka. Nu, viņš saka tā, ka tavs vārds man ir sagādājis tikai apsmieklu, tavs vārds, kungs, man ir sagādājis tikai nievāšanu, tavs vārds man ir sagādājis cietumu, tavu vārdu dēļ es sēžu cietumā. Es jums gribu pateikt vienu. Dieva vārds mums saka, iet un sludiniet evaņģēliju visai radībai, viss zemes virsū. Un ja mēs esam paklausīgi Dievam, un mēs iesim sludināsim evaņģēliju, te jūs noteikti ar to sastapsaties, ka jūs nievās, ka jūs apsaukās, ka jums spļaus virsū, līdīs kauties. Nedomājiet, ka jūs glaudīs pa galvī. Tā nebūs. Nē. Vārds piepildās. Un tad, kad Jeremija, viņu jau ļoti pat raku jau, viņu apsmēja pat savie no priesteres dzimtes, tas ir viņa tēvs, viņa rādi, viņa brāļi, tie pat meklē viņu nokaut. Tad viņš saka, viss pietiek, vairāk es nerunāšu. Viss pietiek, cik var paciest. Pienāks brīdis arī mums. Man tādi brīži ir pienākuši jau vismaz 2 jau 3, kad es saku, cik var. Es pats ar sevi runāju, es saku, Elmār, cik var. Viss, es saku, pietiek. Pietiek, viss pietiek. Vairāk es nerunāšu. Viss pietiek. Tas nolasīšu 20. nodaļu Jeremijas grāmatu, 20. nodaļu, 9. 10. pantu. Un Jeremija saka tā, bet kad es apņemos, es nedomāšu vairs par viņu un nerunāšu viņa vārdā, tad ir tā, it kā manā sirdī degtu gaiša uguns, kas apņem arī visus manus kaulus. Un kad es pūlējos to pārspēt, tad man trūka tam spēka. Manā sirdī, Jeremija saka, deg gaiša uguns. Un kad es apņemos vairāk nerunāt tā kunga vārdā, viņš saka, es nevaru nerunāt. Jo tā gaisma, tas uguns pārspēja. Tā ir tā Dieva mīlestība. Tas ir svētā gara uguns mūsu sirdīs deg ar tādu spēku, ka mēs nevaram klusēt. Nevaram. Cik nav bijis, kad apņemies, viss pietiek, bet nevar klusēt. Un tā var būt arī lūkšana. Kungs dod mums tādu uguni no debesīm. Dod mums tādu uguni no debesīm, ka mēs degtu mīlestībā uz Tevim, ka mēs nevarētu klusēt, ka mēs visiem cilvēkiem liecinātu, ka Tu esi dzīvs Dievs, ka Tu esi varens Dievs, ka Tev patīk žēlastība, ka Tev patīk piedošana. Un ka Tu esi mūsu grēku dēļ ciets Golgātā pie krustkoka. Un Tevī mums ir grēka piedošana un mūžīgā dzīvība. Es jums tagad gribu pastāstīt vienu piemēru no dzīves. 1912. gadā no Anglijas uz Ņujorku, uz Amerikas Savienotām valstīm, devās pats lielākais, pats dārgākais, pats drošākais kuģis. Viss reklāma bija ļoti liela, ka tas kuģis principā ir nenoslīcināms. Tas ir ļoti drošs kuģis, viņu sauc Titaniks. Ar to kuģi brauca viens Dieva vīrs, mācītājs, kam sirds dega darīt Dievu prātu, viņu sauc Džons Harpers. Viņi bija ielūdzis Mūdijs uz Amerikas Savienotām valstīm, uz Čikāgu, lai viņš sludinātu tur evaņģēliju. Jau no pirmās dienas, kad Džons Harpers atradās uz kuģi, viņš visiem sludināja glābšanas vēsti. Visiem. Es uzsveru, viņš visiem sludināja glābšanas vēsti. Viņš nevienu cilvēku nelaid garām.
Visiem viņam stāstīja par Jēzu Kristu, ka glābšana ir Kristū. Uz tā kuģa brauc ļoti bagāti cilvēki. Pirmais, kā teikt, ceļojums. Kuģis tikko tika nolaists uz jūras. Reklāma bija ļoti liela. Viņa starpā bija arī daži paši bagātākie šīs pasaules pilsoņi. Un kuģim bija bāri ļoti, ļoti dārgi, ļoti lepni. Un tie cilvēki visi priecājās bāros, restorānos, dejzālēs, kazino, spēlēja uz naudu, slēdz darījums. Viņi baudīja visu, ko var nopirkt par naudu. 14. aprīlī 1912. gadā, kā vienmēr, Džons Harpers savā kajītē, viņam bija meita līdz 6-gadīga meita. Viņš nolika meitu gulēt, pats pielūdz Dievu un lasīja Bībeli. Pulksten 23:40 Titaniks uzskrēja uz aizbergu. Uz ledu, kas atrodas zem jūras. Tā mazākā daļa ir jūras virsū, lielākā daļa atrodas zem ūdens. Un korpus sānos radās liels caurums, sūds, saucās, kurā ieplūda ūdens. Un viss apakšējā kuģa daļa tika pieplūdināta ar ūdeni. Bet cilvēki nepārstāja priecāties, nepārstāja sēdēt bāros, nepārstāja spēlēt kazino, dejzāles, jo viņi neticēja, ka šitais drošais kuģis var noslīgt. Neticēja, jo reklāma bija tik spēcīga. Ziniet, mēs vairāk ticam reklāmai nekā Dievu vārdam. Mēs vairāk ticam to, ko pasaule runā. Vairāk ticam meliem, ko Sātans runā, nekā Dievu vārdam. Un cilvēki netic Dievu vārdam, un viņi tic reklāmai. Reklāmā pateiks, ka kuģis ir nenogremdējams, viņš nekad nevar nogrimt, ka viņš ir visdrošākais kuģis pasaulē. Un cilvēki turpināja priecāties. Džons Harpers izgāja uz klāju, ietina savu meitu, 6-gadīgo meitu segā, atdeva kādam jūrniekam, kas viņu aiznes uz glābšanas laivu. Džonam Harperam iedeva glābšanas vesti. Un tad, kad no kuģa sāk šaut raķetes, kas nozīmē, mēs slīkstam glābēt, tikai tad visi cilvēki saprata, ka tas ir pa īstam, ka ir notikusi liela nelaime, un uz kuģa sākās panika. Liela panika. Visi gribēja glābt savu dzīvību. Bet tā kā kuģis bija visdrošākais, tad tās glābšanas laivas tur bija minimāli. Tikai priekš izskata. Visiem vietas nepietika. Visiem vietas uz glābšanas laivām nepietika. Tanī pašā brīdī, kad sākās tā lielā panika, Harpers pieņēma lēmumu, ka viņš glābs cilvēkus. Viņš atdeva savu vesti, nostājās uz ceļiem un lūdza Dievu: Kungs, dod man tādu drosmi, dod man tādu spēku, es gribu glābt cilvēkus. Ziniet, es uzdodu jautājumu pats sev. Vai es to varētu izdarīt? Vai es varētu, tā kā Harpers, atdot vesti un necīnīties par vietu uz glābšanas laivu? Viņš varēja iesaisties, jo viņš vienīgais, kas izgāja ārā, pārējie priecājas. Domāju, ka kuģis nevar noslīgt. Vai es to varētu izdarīt? Man atbildi ir nē. Es to nevarētu. Ir sevišķi tad, kad sākās panika. Jo tā panika cilvēku masa ļoti lielu spiedienu dara uz mums. Bet ir viens. Harpers nostājās uz ceļiem un lūdz Dievu. Un ja mēs nostājamies uz ceļiem un lūdzam Dievu, tad Dievs mums iedos spēku. Šī brīdī es ar savu prātu domāju, es saku, nē, es to nevarētu. Un tā ir taisnība. Jo es esmu bailīgs, es esmu vārgs, es neko nevaru. Bet es nostājos uz ceļiem un es saku, Kungs, es gribu būt Tev uzticīgs līdz nāvei. Es gribu izpildīt Tavu gribu. Es gribu darīt to, ko Tu gribi. Tad viss notiek. Jo Dievs pats saka, mans spēks nespēkā varens parādās. Mans spēks nespēkā varens parādās. Un Dievs iedos to spēku. Dievs noteikti iedos to spēku. Iedos, jā. Jo rakstīts rakstos, un tā kunga gars būs pār tevim spēcīgs,
un tu tiksi pārmainīts par citādu cilvēku. Tu tiksi pārmainīts par citādu cilvēku. Ja? Mēs no tām bailēm, no tā nespēku, mēs tiekam atbrīvoti. Es lasīju, es daudz cenšos izlasīt tādas liecības, es lasīju par kristiešiem Romā, ja, kas bija pirmie kristieši, kurus atdeva lauvām, tīģeriem tur uz amfiteātriem. Un tur viņa starpā bija sievietes, tur starpā bija bērni. Bija bērni pavisam maz, jaunieši. Un viņiem deva izvēli, atsakies no Krista un tu dzīvos. Un viņi redzēja, ka viņi priekšā tur jau pēc kārtas, viņus tur bariem laid ārā un lauvas plēs. Atsakies no Kristus un tu paliksi dzīvs. Un ziniet, neviens neatteicās. Neviens neatteicās. Un es domāju, no kurienes viņiem tāda drosme? No kurienes tāds spēks? No tā kunga. Tāpēc mums ir iedot lūkšanu. Kungs, es gribu būt tev uzticīgs līdz nāvei. Kungs, palīdz man. Jebkurā brīdī, kad mēs kaut ko nevaram izdarīt, vienmēr jālūdz Dievs. Vienmēr jālūdz Dievs. Jo Kristus arī, kad bija Ģedzemanē, ja, viņš saka, es esmu nobijies līdz bailēm. Tā viņš saka. Viņam nebija svešas bailes. Un viņš saka, ne mans prāts, lai notiek, bet tavs prāts, mans tēvs, lai notiek. Un viņam pilēja sviedri kā asins. Un tā bija uzvara. Viņš uzvaru izcīnīja lūkšanā. Pēc tam jau viss tā bija, tā var teikt, tie lūkšanas augļi. Viņš uzvaru izcīnīja lūkšanā. Un tāpēc viņš arī savu krustu nesa un ļāva, lai viņi piekaļ pie krusta. Jo viņš varēja pateikt vienu vārdu. Un visi robieši tur būtu iznīcināti uzreiz momentā. Bet viņš padevās. Viņš bija kā jērs, ko vēd kaušanai. Ja, un Džons Harpers nonāca augstajos Atlantijas ūdeņos. Viņš atrada kādu dēļa gabalu un ātri peldēja no viena cilvēka pie otra cilvēka. Un viņš uzdeva tikai vienu jautājumu. Vai tava dvēsele ir glābta? Vai tu esi pieņēmis Jēzu Kristu? Vai tava dvēsele ir glābta? Vai tu esi pieņēmis Jēzu Kristu? Tas jautājums arī šodien mums. Par to dod liecību viens no izglābtajiem. Viņš saka, tanī briesmīgajā naktī, kad Džons Harpers pie maniem piepeldēja klāt, viņš ir kristietis tagad. Tā ir kristieša liecība. Es pirmo reizi savā mūžā saucu uz Jēzu Kristu. Kungs, glāb mani. Viņš jau mēs bļaujam, kungs, glāb mani. Dievs jau zina, pa kādu glābšanu mēs saucam, pa dvēseles glābšanu. Dievs var izglābt arī fiziski, viņš to arī dara, bet galvenais ir dvēseles glābšana. Galvenais ir dvēseles glābšana, jo Kristus atnāca un nomira par mūsu dvēselēm, lai mēs būtu kopā ar viņu mūžīgi. Harpers bija tas, Džons Harpers, kas visiem norādīja uz Kristus krustu, kur Jēzus izcīnīja uzvaru pār nāvi, uzvaru pār grēku. Viņš jau iepriekš zināja, ka viņš neizdzīvos. Viņš zināja, ka viņš savu 6-gadīgo meitu šī pasaulē vairāk neredzēs. Bet viņš pieņēma lēmumu. Viņš pieņēma lēmumu. Glābt nevis sevi, bet glābt otru. Tā ir žēlastība, tā ir Dieva žēlastība. Vai mēs esam spējīgi uz tādu rīcību? Es jau teicu, es neesmu spējīgs, bet ir lūkšana. Ziniet, Titaniks man kādā ziņā atgādina šo pasauli, kurai arī ir liels caurums, kurā ir sūds. Un cilvēki nepārstāja priecāties, nepārstāja baudīt šo dzīvi, iet restorānos, kazino, diskotēkās, bāros un baudīt visu, ko var nopirkt par nāvu. Bet šīs pasaules gals tuvojas. Šīs pasaules gals tuvojas. Un kad cilvēkiem uz ielas pieeja klāt, un tu viņiem norāda uz Kristu, tad ir tā kā Jeremijam. Pa tevim smējās, tev spļauj virsū, tev apsaukā, tev draud. Tā ir. Es jums teikšu, ļoti maz, kas grib dzirdēt to vēsti par Jēzu Kristu, par to ceļu, par to šauro ceļu, kas ved uz mūžīgo dzīvību.
Māsa, viņš saka, man tas nav vajadzīgs. Ko tu man tas tāds, kāds Kristus, priekš kā man to vajag? Man ir nauda, man ir darbs, man ir ģimene, man ir mašīna, man viss ir, man neko nevajag. Bet tas jau nenozīmē, ka mums jāpārstāj liecināt. Mums jāliecina tik un tā. Un tad, kad tās 5 jaunavas ar degošām sirdīm, ar degošiem lukturiem iegāja kāzu mīlestē, durvis tika aizslēgts. Un tā tas nolasīšu. Mateja evaņģēlija 25. nodaļa, 10. un 11. pantu. Un, kad tās aizgāja pirkt, nāca līgonis, un kas bija gatavs, iegāja ar viņu kāzās un durvis aizslēdz. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja, kungs, atdari mums. Bet tas atbildēja un sacīja, patiesi jums saku, es jūs nepazīstu. Tā ir vislielākā traģēdija. Vislielākā traģēdija. Kad tu pienāc pie debesu vārtiem, tu klauvē, un no turienes atskan balss. Es tevi nepazīstu, tevi projām es tevi nepazīstu. Tas ir vislielākais pašapmāts, kad mēs paši sev esam novērtējuši, un mēs domājam, ka mēs esam glābti, un mēs tiksim debesu valstībā. Un tad, kad tu pienāc pie debesu valstības vārtiem, tu klauvē, un no turienes atskan balss. Ej projām, es tevi nepazīstu. Un priekšā tad ir tums, uguns jūra, mūžīgā pazušana. Spriedums nav pārsūdzams. Tāpēc mēs pārbaudīsim tagad paši sevi. Pārbaudiet paši sevi, vai mūsu sirds deg tam kungam, vai mūsu sirds deg tam kungam. Vai es esmu gatavs Dieva gribu turēt augstāk par savējo gribu? Vai es esmu gatavs? Jo Kristus saka, kas grib man sekot, lai ņem savu krustu, aizliedz sevi un seko man, aizliegt sevi. Tas nozīmē Dieva gribu turēt augstāk par savu gribu. Vai es esmu gatavs paciest izsmieklu, paciest nievāšanas, paciest spļāviens, sitiens evaņģēlija dēļ? Vai es esmu to gatavs? Vai es esmu gatavs maksāt cenu? To tikai tu pats vari sev pārbaudīt. Un ir lūkšana, kā Dāvids lūdz, kungs izmeklē mani un izzina manu sirdi, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Pārbaudam paši sevi. Vai mēs esam gatavi? Mēs esam gatavi maksāt cenu. Vai mēs esam gatavi atteikties no šīs nodrošinātās, pārpilnībā dzīvojušās dzīves, lai glābtu kādu pazudušo? Vai mēs esam gatavi? Pārbaudiet paši sev. Vai tu esi uz to gatavs? Un ja tu neesi uz to gatavs, tad lūdz Dievu. Ir lūkšana, lūdz Dievu, kungs, raugi te stāvu tavā priekšā. Es stāvu tavā priekšā, kungs, dari mani Kristus līdzībā, lieto mani, kungs. Es savu dzīvi gribu nodzīvot tev par slavu, tev par godu un pateicību. Es gribu būt tev uzticīgs līdz nāvei. Lieto mani, kungs. Ziniet, ir tāds pāns romiešiem. 12. nodaļā, 11. pāns, tur ir rakstīts. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam. Esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam. Jādeg, saprot, jādeg. Ja tev kādreiz kāds aicina uz kādu kalpošanu, labāk nesaka, man nav laika. Nē, nesaka to, nesaka, godvārds nesaka. Saka, zin ko, brāl, es iešu. Un ja tev pietrūks spēka, lūdz Dievu. Ziniet, es to pārbaudīju. Es strādāju agrāk, Man zvana brālis, saka, brauksim uz cietumu.
uz Valmieras cietumu sludināt evaņģēliju. Man iet projekts. Es biju projektu vadītājs. Katru dienu informācija, ļoti liela. Projekti tur, viss ļoti apjomīgi, liela nauda tur, viss iet miljonos. Lētākais tur 3 miljoni. Tas bija lētākais. Bija tāda, kur 120 miljoni. Katru dienu nāk informācija, katru dienu kā dzīves organisms, tev jāsako. Dators pilns ar visu informāciju. Un vēl rakstiski nāca. Man saka, braucam. Es saku, es nevaru, man iet projekts. Es nevaru. Beigsies projekts, es aiziešu. Pēc tam es pats domāju, ko es runāju? Ko es runāju vispār? Es zvanu brālim atpakaļ, zinu, ko es būšu. Un es aizbraucu uz to cietumu, vienu dienu man ir tā kā pazaudēti. Un es braucu atpakaļ, un es domāju, kas tagad būs? Es domāju, no rīta atnākšu pie sevim, tur būs kaudz ar informāciju, es nezinu, kā es viņai tikšu cauri visai. Ziniet, es atnāku un burtiski 5 minūtēs visu izdaru. Ja mēs kalpojam Dievam, tad Dievs izdarīs, ja tu dari to, kas Dievam patīk, Dievs izdarīs to, ko tev vajag. Es nezinu, kā tas notiek, bet tas notiek. Tas notiek, es to esmu pārbaudījis. Un Mateja draudzē, reku brālis sēž, mēs kalpojam tiem trūcīgajiem, un tur bija, es kalpoju tādi Jāni Neideri, viņš ir arhitekts, un Kristaps viņam palīgs, viņam arī iet projekts, es viņam saku, ko mūs aicina uz sauriešiem, uz tuberkulozes slimnīcu. Es pateicu, ka rītā mēs tur būsim. Jānis saka, es nevaru, man iet projekts. Es saku, Jāni, es to zinu, es to esmu izbaudījis. Es saku, droši brauc, Dievs izdarīs, ko tev vajag. Un Jānis saka, labi, braucam. Un zinu, ko, un viss notiek. Viss notiek, saprot, tas ir pārbaudījis. Ja mēs kalpojam Dievam, tu kaunā, neviens, kas uz to kungu paļojas, nepaliks kaunā. Tā saka raksti, neviens, nekad, nevienā lietā tu nepaliks kaunā. Droši paļaujamies uz to kungu. Degsim garā. Nebūsim, redz, kā teikts, savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam. Džons Harpers atdeva savu dzīvību, lai glābtu cita dzīvību. Viņš atdeva savu dzīvību, lai glābtu otru dzīvību. Kristus arī atnāca, atdeva savu dzīvību, lai glābtu mūsu. Viņš iet Kristus pēdās. Un ziniet, kas ir pats galvenais? Kad mēs nonāksim debesu valstībā, mēs nonāksim. Un tur stāvēs daudzi baltās drēbēs, tur stāvēs Jēzus Kristus, un tu nonāksi. Un pēkšņi no tiem, kas tur stāvēs, viens ar tiem rāda uz pirkstu. Ar pirkstu. Tas ir viņš, tas ir viņš. Viņš man pasludināja labo vēsti. Viņš izglāba man, viņš man pasludināja labo vēsti. Es jums teikšu, vairāk arī neko nevajag. Vairāk arī neko nevajag. Es jums teikšu, vairāk arī neko nevajag. Kaut vai vienu dvēseli izglābt, kaut vai vienu. Alga būs liela. Jo Kristus parādīja piemēru. Viņš atnāca un nomira. Ne par saviem grēkiem, ne par sevi. Viņš nomira par mums. Mums jāiet viņa pēdās. Es zinu, tas ir grūti. Tas prātam nav aptverams. Man tas ir pilnīgi neiespējami. Es to zinu, es Dievam to saku, bet es to gribu. Tikko tu pasaki, ka tu to gribi, Dievs sāk darboties. Ja tu saki, es to negribu, Dievs palīdzēt tev nevar. Bet tu saki, kungs, es to gribu, lieto man. Tad notiek brīnumi. Degsim garā. Amen. Palūksim Dievu. Tēvs, mēs Tev lūdzam, Jēzus Kristus vārdā, lieto mūs, piepildi mūs ar to uguni no debesīm, ka mēs degtu garā, ka mēs nebūtu kūtri, kungs, bet mēs degtu. Kungs, Tu zini, ka mēs savu dzīvi gribam nodzīvot Tev par slavu, Tev par godu un pateicību. Jēzus Kristus vārdā, lieto mūs, lai daudz cilvēki sadzirdētu labo vēsti, lai sadzirdētu glābšanas vēsti, lai mēs neklusētu, kungs. Kungs, mēs gribam būt ar Tevi kopā mūžībā. Mēs gribam Tevi skatīt vaigā, mēs gribam dzirdēt Tavu balsi. Kungs, un mēs gaidām, nāc, kungs, Jēzu Kristu, nāc, atmodina Latviju, atmodina Kirgistānu, atmodina Eiropu un Ameriku, tur redz, kā Sātans trako, atmodina Izraēlu, kungs, do viņam atziņu, ka Mesija ir nācis, kas ir mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus.
Un tikko viņi to atzīs, būs miers, kungs. Jo nevar ar savu spēku mums jāizcīna uzvaru. Tu mums to uzvaru dāvini, kungs. Tu mums to visu dāvini. Kungs, lieto mūs, kā tu to gribi. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.